Jā, ir tādas saimniecības, kas ir certificētas, bet ir tādas saimniecības, viņi ir tik ļoti maziņi, un tas nav viņu mērķis, un viņi tā arī saka, vai tu man uzticies, vai tu man neusticies. Viņi audzē vistas mājās, un es varu iebraukt, un jebkurā brīdī es redzu, kā tās vistas tur gadās, kā viņas tur tiek barotas. Es redzu, no kura dārza viņi noņem tos kāļus, vai ogas, vai kabačus. Tur gotiņas, viņai joprojām ir laimīgās govs. Un tad es braucu pie viņas, ja man vajag lielāku daudzumu, teiksim, sieras iet. Mēs šovasar barojām veselu nedēļu 160 bērnus, kur bija jārēķinās, ka ir gan veģetārieši, gan vegāni, gan alerģijas, un vienlaicīgi priekš 160 cilvēkiem vārījās 5 podi ar dažādām tām sastāvdaļām. Piemēram, priekš veģetāriešiem vai vegāniem soju, lai pagatavotu kaut ko alternatīvu gaļas produktiem, gandrīz ir neiespējamā misija nopirkt viņu ģenētiski nemodificētu. Bet, diemžēl tā ir šodienas realitāte. Kad manā bērnībā mana mamma jau bija tāda, kas diezgan nepatika viņai visi tie mazgāšanas līdzekļi, bet padomu laikā feirija nebija vienkārši. Un mēs mājā bija normāli parādīt, ka mēs mazgājam ar pelniem, ar sodu, ar citronskābi, skalo ar etiķu ūdeni traukus, un tā bija pilnīgi normāla situācija. Mums ir aka. Akā ir ļoti labs ūdens, bet skaidrs, ka viņš ir limitēts. Un tad mēs mākam taupīt. Mēs taisam vienkārši, piemēram, kad ir jāmazgā trauki. Mēs izmantojam bieži trauku mazgājamo mašīnu, bet skalojam vienā brodā, nevis visu laiku zem tekoša krāna. Un gatavojot ēdienu uz plīts, tu vienlaicīgi apsildi arī šo tauku, kur mēs pamatā arī ikdienā uzturamies. Tāpēc viņi deg vienmēr tā kā dzīvā uguns ziema vasara. Bet savukārt pārējās telpas mēs kurinam pēc vajadzības. Mums ir tā laime, ka mums ir krāsnis. Un krāsni var kurināt tad, kad tev vajag. Ir cilvēki kurinam zāli, nav cilvēki nekurinam zāli. Šķirojums, stiklu un plasmasu un kopēji atkritam tomēr ar sanāk, bet mums ir ļoti, ļoti liela komposta kaudze ar visām lapām. Mēs lapas nededzinām. Ar kustību traucējumiem mums nav īpašas uzpariktas, bet, ja vajag, mēs palīdzam vienkārši uznest. Mums ir bijuši tādi gadījumi, jo sanāk vieni pakāpieni, ko uznest. Bet ir bijuši gan redzes traucējumiem, gan garīgu. Viens pansionāts no Galviem, kur bija tā kā garīgi, tāda nedaudz varbūt cilvēki. Viņi ir tik sirsnīgi, viņi tik priecīgi, jo viņi tā priecājās tieši par to pavārdu sajūtu, par to siltumu, un mēs cepām viņiem pankūks. Un viņi tā kā mazi bērni staigāja laimīgi, priecājās un fotografējās, un tā bija tāda ļoti sirsnīga, pilnīgi līdz asarām tā reize.